Šodien mēs iededzam 3. adventu sveci jau mūsu adventu vainagā. Un tas sveču mirdzums liek domāt par mirdzēšanu. Šodien es gribētu kopā ar jums domāt par mirdzumu, par mirdzēšanu. Jo arī pilsētās, tad, kad iestājās vakara krēsla un sāk iemirdzēties tik daudz krāšņu apgaismojumu, tik daudz lampiņu, tik daudz gaismiņu, ka dažbrīd pat nonākot te vidē iestājās tāda brīnumaina nerealitātes sajūta. Liekas gandrīz tā kā nereālajā pasaulē atrodoties. Šeit jau mums Jelgavā ir ļoti daudz apgaismojumu, bet vēl vakar esot Rīgā, pašā centrā šķiet viss katrā zarā kaut kas mirdz, kaut kas spīd, katrs koka zars, viss ir izgaismots. Tāda savāda sajūta, bet svētku sajūta. Un arī adventu vainagos šodien iededzās šīs 3. svece. 3 sveces, 3 reiz vairāk gaismas nekā vienā svecē. Tomēr šodien mēs esam aicināti kā Dieva bērni, kā tie, kas esam Dievnamā, vairāk domāt ne par to mirdzumu, kas ir ārā, kas ir pasaulē, ne par to mirdzumu, kas ir fiziski no sveču, spulžu, lampiņu un dažādu rotājumu mirdzuma, bet domāt par to gaismu, kas nāk no mūsu sirds un ko uzņem mūsu sirds. Par to mirdzumu. Un šodien mēs lasījām no vēstules Filipiešiem no 2. nodaļas, un es vēlreiz izlasīšu šo 15. pantu, kur ir rakstīts: lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Tādēļ arī šodien šo svētdienas nosaukumu es esmu licis mirdzēt pasaulē. Kā tas ir mirdzēt pasaulē? Kas ir vajadzīgs priekš tā, lai varētu mirdzēt? Un vai bieži nav tā, kad mēs kādreiz arī kā Dieva bērni nevis domājam par to, ka mēs varam mirdzēt vai paši būt pildīti ar mirdzumu, bet tā kā tie deguna knābīši nokārt uz leju un vairāk redzam to, kas ir zem kājām, nekā to gaismu, ko mēs varētu uztvert un redzēt, nekā baudot to brīnišķīgo skaistumu, kas ir ap mums. Un mēs, ja iesākot šo adventu laiku, sākam kopīgi domāt par kādiem izaicinājumiem, aicinājumiem, par lasīšanu, par lūkšanu. Un šodien es gribu domāt par to, kas tad var iemirdzināt cilvēku. Kas var likt cilvēkam mirdzēt? Dievišķais tuvums. Jo mēs lasām tad, kad Mūzes bija Dieva tuvumā, un pēc tam, kad viņš nokāpa no kalna, viņa seja, viņa vaigs spīdēja, mirdzēja. Dieva tuvums ir tas, kas cilvēkam dod šo mirdzumu. Sirdī, dvēselē, prātā, garā, emocijās, jūtās, apziņā, visās vietās piepilda cilvēku ar mirdzumu. Tad, ja cilvēks tuvojās Dievam, jo nevar netuvojoties Dieva mirdzumam iegūt šo mirdzumu, vienīgi tuvojoties viņam. Un tad, kad mēs domājam par Dievu, par svētumu, par tuvošanos, par mūsu saskarsmi ar viņu, tad es redzu, ka šis adventu laiks, mēs iededzam 1 sveci, 2, 3, nākamā svētdienā būs 4. sveci, tā kā iedalās 2 daļās. Es varētu teikt, pirmās 2 sveču daļas, ja pirmās 2 pārdomas būtu par dialogu ar Dievu. Un 2. daļa būtu par rīcību, tad, kad ir šis dialogs ar Dievu nodibināts. Un, lai nodibinātu dialogu, mēs jau domājam un runājam par to. Vispirms mums ir lasīt, jeb dzirdēt Dievu vārdu, nošķirt tam laiku. Pēc tam otra lieta, lai veidotos dialogs, ir lūkšana. Mūsu reakcija uz lasīto, jeb atbildi, mūsu saruna, dialogs ar Dievu. Tas būtu vispirms, kas ir nepieciešams cilvēkam, kurš vēlas kaut ko darīt, kaut kā dzīvot ar Dievu. Un tad otrā puse pēc šī dialoga nodibināšanas var būt rīcība.
Un šai rīcībai ir jāsāk ar tuvošanos Dievam. Un pēc tam ir iespēja kaut ko darīt un darboties. Bieži es esmu dzirdējis, ka cilvēki, kas sāk nākt draudzē, tikko saka, jā, es esmu gatavs, es gribu kaut ko darīt. Bet vai tu esi lasījis, vai tu esi lūdzis, vai tu esi pārdomājis, un vai tu esi tuvojies? Šodien mēs domāsim, ko nozīmē tuvoties. Tuvoties Dievam. Es gribu teikt, tur ir viens vārds. Šķīstīties, jeb svētoties. Nav iespējams tuvoties svētajam Dievam, ja mēs nešķīstamies. Mums pašiem ir kaut kas jādara ar sevi un sevi. Un tad interesanti, tā simboliski skatoties arī uz šīm adventas svecēm, var redzēt arī šo pēc sveču garumu gandrīz, to, kas ir vairāk un kas ir mazāk. Tā garākā svece, pirmā svece, ko mēs iededzam, lasīt. Vairāk laiku veltīt lasīšanai. Un tad nākamā nedaudz īsāk ir runāt un sacīt Dievam. Atbildēt uz to, ko esam izlasījuši. Un tad vēl drusku mazāka tuvoties viņam, svētoties, šķīstīties. Un tad mazākā ir darboties un darīt, kaut ko laist no sevis ārā. Tad, kad mēs esam lasījuši, esam sarunājušies, esam šķīstījušies, tad sākt darīt. Un tad tam, ko mēs darām, arī būs dievišķais svars un dievišķā jēga un saturs. Mirdzēt. Lai mirdzētu, ir jātuvojas gaismas avotam. Lai tuvotos Kristum, ir jāšķīstās. Un šķīstīties, tas nozīmē, kā mēs varētu sacīt, ko tas nozīmē šķīstīties. Tāds vecmodīgs vārds, un diez vai šodienas sabiedrībā, ja tev pasaka, ka tev jāšķīstās, ko tu gribi no manis, kas tas tāds. Šķīstīties. Pirmais tas būtu nomazgāt. Dabūt projām vecos netīrumus. Tad, kad tie ir nomazgāti, tad ir vēl kāda lieta – sargāties atkal neaplipt ar viņiem, jeb palikt nomodā. Un arī šo palikšanu nomodā mēs varētu iedalīt kādās divās daļās, jo, lai paliktu nomodā un lai neapliptu atkal no jauna ar tiem netīrumiem, kas ir nomazgāti, nozīmē, ka vispirms mums ir vajadzīgs vērot, izzināt un saprast, kas tas ir, kas mums var padarīt netīrus, kas var pielikt mums. Un otra lieta, tad, kad mēs esam sapratuši vai novērojuši, tad atturēties no tā. Neiet klāt, tur, kur var sasērēties. Un tas viss kopā mazgāt, sargāties, vērojot un atturoties. Viss kopā šis saucās process šķīstīšanās. Es gribu izlasīt, ko apostols Pāvils raksta Korintas draudzē. Mēs zinām par Korintas draudzi, ka tur ir visādas lietas, kas svētas un dievbijīgas. Pāvils raksta viņiem kādu padomu un saka, kā viņiem vajadzētu izturēties, kalpot, kā viņi var būt tie, kas Dieva gaismu šajā pasaulē, kas mirdz un kas rāda Dievu gaismu. Un es lasīšu no 2. Korintiešu vēstules, no 6. nodaļas, lasīšu no 14. līdz 18. pantam. Un tad vēl no 7. pantu. Tur Pāvils saka, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojums ar Beliālu? Ir kāda daļa ticīgajiem ar neticīgo? Kas kopējs Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams. Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizejiet no viņu vidus, nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztiesiet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs, viss valdītājs. Un tad tālāk Pāvils raksta, tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļā, tad no visiem miesas un gara trepiem un tapsim pilnīgi svēti dievbijībā. Ko šis teksts mums saka? Vispirms jau viņš saka, jūs esat dzīvā Dieva nams.
Vai mēs to apzināmies un ikdienā tā arī dzīvojam un uztveram? Tu un es, mēs esam dzīvā Dieva nams. Nevis tur kaut kāda baznīca, kurā mēs varam aiziet, un tur nu būs Dievnams. Tu esi Dieva nams. Vai tevi ir šis svētbijības? Nu tā vajadzētu būt Dieva namā. Svētbijība, pielūgsme, šķīstība. Tas, ko cilvēks sagaida no Dieva nama. Vai tevī, manī, vai tas ir, vai tas tur aug un vairojās? Jūs esat dzīvā Dieva nams. Un tālāk viņš saka, Dievs saka, es gribu viņos mājot. Viņš grib tevī atrasties. Vai mēs ikdienā, ejot, runājot, rīkojoties, darot kādas lietas, mēs apzināmies, ja manī Dievs grib mājot? Vai tas, ko es saku, ko es daru, ko es domāju, pēc kā tiecos, kas ir manas ilgas mērķis un vēlmes, vai tas viņu nevar kaut kādā veidā atgrūst, skumdināt? Vai tas ir tas, kur Dievs saka, jā, šajā cilvēkā es tiešām gribu mājot. Šī ir tā vieta. Šis ir tas trauks, kur es gribu piepildīt ar savu svētumu, ar savu garu, ar savu pilnību. Vai mēs esam tie? Dievs saka, es gribu viņos mājot. Un tad viņš saka, tad, kad es mājošu, es būšu viņu Dievs un tie būs mani ļaudis. Mēs sakam, mēs esam Dieva bērni. Vai tā ir? Vai Dievs mūsos mājo? Vai mēs esam tie ļaudis, par kuriem Dievs saka, es esmu tavs Dievs. Tavs ieliec savu vārdu šajā vietā. Mans, Dievs, tu esi mans, un es esmu tavs. Dievs saka, tad es jums būšu par tēvu, un jūs man būsiet par dēliem un meitām. Jūs būsiet tie, par kuriem es rūpējušos, par kuriem es būšu nomodā, kuriem es esmu gatavs atdot daudz un pat ļoti daudz no sevis, lai jūs varētu dzīvot pilnīgu, svētītu un Dievu piepildīt dzīvi. Un tad Pāvils saka, tā kā mums ir tādi apsolījumi, kad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem. Šķīstīšanās Dieva bērniem, tā nav viena no iespējām, tā nav viena no darbībām. Varbūt tās vajag svecīt iededzināt un šķīstīties un tad vēl kaut ko darīt. Šķīstīšanās tā ir nepieciešamība. Tā ir kā elpa. Tā ir, es gribu pateikt, tā kā biļete autobusā vai vilcienā, tā kā tu kā piekšā. Ja tu iekāp bez biļetes, tu esi nelikumīgs pasažieris. Ja mēs nešķīstamies, mēs esam nelikumīgi Dieva bērnu vidū. Bez šķīstīšanās nav iespējams tuvoties svētam, taisnīgam un šķīstam Dievam. Nav iespējams. Mēs atceramies no vecās derības, kad Dievs deva savu bauslību Sinai kalnā. Un tad Dievs sacīja Mozum, nāc kalnā un es došu šos baušļus, dari tās un tās lietas, bet iepriekš viņš teica, ej pie ļaudīm, pie tās tautas, un liec viņiem šķīstīties šodien un rīt, un lai viņi mazgā drēbes, un lai ir gatavi, ka tas kungs nonāks visas tautas acis priekšā uz Sinai kalnu. Ja tu vēlies saskārties ar Dievu, tad šķīstīšanās ir nepieciešamība. Vecā derībā bija jāšķīst fiziskās drēbes. Ne par veltu teica, jā, lai viņi tur mazgājās, mazgā drēbes, paši šķīstās. Jaunā derība, kas ir rakstīta ar Kristus asinīm, viņa saka, šķīstī savu garīgo ietērpu, savu garīgo cilvēku. Šķīstī. Kā ir? Mums taču ir kādas drēbes, ar kurām mēs ikdienā ejam, un ir kādas izejamās drēbes, kuras mēs uzvelkam īpašos gadījumos. Šodien gan varbūt tas sāk jau tā kā izzust. Man šķiet, ka bieži cilvēki ar vienām un tām pašām gan guļ, gan iet, bet tā tas īsti nav visur sabiedrībā. Šķīstīties, novilkt to netīro un uzvilkt to tīro.
Un šis adventa laiks, 4 nedēļas, viņš ir ne tikai gaidīšanas laiks tiem, kas tic, kas vēlās, kas gaida uz Kristu jebko. Ja mēs gaidām vienkārši dāvanas, jā, tad mēs varam kaut kur iedegt tās svecītes un nedomāt par to. Bet ja mēs esam Dieva bērni un gribam būt Dieva bērni un gribam, lai Dievs mūsos mājo, tad mums šis nevar būt tikai gaidīšanas laiks uz kaut kādiem svētkiem, bet tas ir gaidīšanas laiks, kad mēs gaidām, kungs, es gribu tevi piedzīvot, es gribu sastapties ar tevi. Es gaidu, ka tu nāksi atkal šajā pasaulē. Ka tu nāksi kā valdnieku valdnieks un ķēniņu ķēniņš, un kad nodibinās šeit savu valstību, kur nebūs vairs viss tas, ko mēs tagad redzam, korupcijas, pazīšanās, mantrausība, liekulība, viss pārējās lietas, egoisms, kur valdīs citi likumi. Tie likumi, ko Dievs deva Sinaja kalnā 10 baušļos, un Jēzus apkopoja 2 baušļos. Viņš teica, mīl Dievu un savu tuvāko, kur viss būs tādā veidā un formā, kā Dievs to ir iecerējis šajā pasaulē, to radot, pirms Ādams un Ieva darīja to, ko Dievs neatļāva. Un šis adventa laiks ir ne tikai gaidīšana, bet arī sagatavošanās, kad mēs paši gaidot gatavojamies. Laiks, kurš mums piešķirts, lai pārbaudītu sevi, lai šķīstītos, lai izlīgtu, lai piedotu, lai pieņemtu, lai paši nekļūtu atmetami, lai būtu derīgi, lai mēs lūgtu, kungs, uzrādi tu mums un atklāji manas sirds nešķīsto un grēcīgo daļu, to, kas tur ir netīrs, to, kas ir jāšķīst. Kungs, palīdzi man atrast, jo šis laiks, kad mēs iededzam tās sveces, ir ne tikai, lai acīs iemirdzētos sveču gaismu, bet lai manā sirdī iemirdzētos tava gaisma. Uzrādi, kas manī ir netīrs. Mēs šad un tad runājot ar cilvēkiem, kas nav dievbijīgi, dzirdam, man jau nekāda grēka nav. Dieva vārds runā par to 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļas 10. pantā. Apostols saka, ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad mēs Dievu darām par meli. Un viņa vārdi nemājo mūsos. Ja tev šķiet, ka tevī nav grēki, tu Dievu padari par meli. Un negaidi, ka Dievs tev nāks pretī ar aplestām rokām un sacīs, tu mani sauc par meli, mans mīļais bērniņ. Es tev tagad samīļošu un apdāvināšu. Dievs saka, visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Pamēģini kādreiz uzvilkt pilnīgi baltas drēbes. Es atceros, man kādreiz jaunībā bija baltas bikses un tad baltu kraklu uzvilku. Zandals tolaik nebija balts, tagad tie apavi bieži redzam balti. Tajos laikos tā nebija. Un tā kā ir, ka tu to dienu nostaigā pilnīgi baltās drēbēs? Kādas tās drēbes ir vakarā? It kā jau neko nedarīja. Nekādu tur mašīnu neremontēja, skursteni netīrīja. Bet kādas viņas būs vakarā, ja tu visu dienu būsi pilnīgi baltās drēbēs nostaigājis? Vai viņas būs tik baltas, tikpat, kādas bija, kad uzvilka? Un tieši tāpat ir ar mūsu garīgo ietēru. Pasaules netīrumi, tas, caur ko mēs ejam, viņi pielīp, viņi sabojā, viņi pieķerās, viņi ir jātīra, jāmazgā. Un tādēļ mums ir šis tīrīšanas līdzeklis. Es nezinu, varbūt tās var apvainoties un sacīt, kā mācītāji tu varēja Bībeli nosaukt par tīrīšanas līdzekli. Bet tas ir mūsu garīgās tīrīšanas līdzeklis, Dieva vārds. Jo viņš atklāja. Lasi Bībeli un tu ieraudzīsi to, kas tavā garīgajā tērpā jāiztīra. Tu ieraudzīsi tās lietas, kuras tev Dieva svētais gars uzrādīs caur savu vārdu. Kas ir tas, kas tev nav derīgs? Kā tev jātiek vaļā? Kas ir jāmazgā? Un tad, kad tu to ieraugi, tad lūgšanā šos netīrumus noliec pie Kristus krusta. Jēzus, tu samaksāji arī par maniem grēkiem, arī par šiem netīrumiem. Dieva dotā jaunā derība ar cilvēci, jaunais līgums ar cilvēci, mūsu šķīstīšanās process ir padarījis daudzkārt
vieglāku, kā tas bija vecās derības laikā. Ja mēs paņemam Bībeli un palasam 3. Mūzes grāmatu, kāda tur tie šķīstīšanās procedūras ir, kam bija jāiet cauri tajā laikā. Šodien, kad mēs atveram jauno derību, mēs varam atvērt 1. Jāņa vēstuli, 1. nodaļu un 9. pantu, kur apostols saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Cik vienkāršs ir mūsu šķīstīšanās ceļš, ja mēs atzīstamies savos grēkos. Jautājums, vai mēs viņus ieraugam? Tādēļ mums ir jālūdz Dievs un jālasa Dieva vārds. Tad, kad mēs lasīsim Dieva vārdu, mēs ieraudzīsim, saskatīsim to, kur mums jāatzīstās. Ja mēs nelasam Dieva vārdu, mēs neredzēsim. Mums šķitīs, ka mēs esam gana tīri, gana balti. Dieva vārds ir tā gaisma, kas apgaismos netīrumus. Un tad, ja mēs atzīstamies, ja mēs zinām un atzīstamies, kungs, nāc, noņem no manis šo, palīdzi man, dod man šķīstu dzīvi, tad viņš ir uzticīgs un taisns, viņš šķīsta no visas netaisnības. Tik vienkārši nāk pie Kristus, nolikt savus grēkus. Dievs, tu redzi, ka es nevaru to cilvēku redzēt un negribu viņu satikt. Piedod man to, piedod manu nepiedošanu. Kungs, piedod manu nepiedošanu un palīdzi, ņem tu pie sava krusta, piesit manu nepiedevību, manas dusmas, manu aizvainojumu, manus pāredarījumus, kurus es negribu piedot un nevaru atlaist, kur man liekas, ka tie ar mani ir sauguši kopā. Palīdzi man tikt no tā brīvam, un tava sirds būs šķīsta. Tik vienkārši. Apostols Pēters, tad, kad bija pirmais apostoļu koncils, un viņi sprieda, kas tad ir tas, kas jādara tiem, kuri nav jūdi, kuriem nav jāpild visu šie bauslības tradīcijas un rituāli, kas ir jādara tiem, kas ir pagāni, tie, kas mēs esam, kas caur Kristu esam pievienot šai Dieva izredzētai tautai. Un tur viņš saka interesantus vārdus. Viņš saka, Dievs ir pazinējis, devis labu liecību, dāvādam svēto garu arī tiem neticīgiem, tāpat kā mums, un nav šķirojis mūs. Un viņš saka šos vārdus, šķīstīdams, Dievs šķīstīdams šo pagānu sirdis ar ticību. Tik vienkārši. Tava un manas pagāniskā sirds var tikt šķīstīt ar ticību. Tad, ja mēs ticam, Dievs, tu sacīji, ja es nolieku savus grēkus, tu tos piedod. Tā ir mana ticība, un es esmu brīvs. Man nav jāklanās, jāiet, jārāpo, jāiet ceļojumos, jāsit sevi ar pletni, vēl kaut kas jādara, lai es varētu saņemt šo šķīstīšanu. Kungs, es nāku, izsūdzu, atdodu, un tu mani atbrīvojies. Ja es no sirds to saku. Tik vienkārši. Šķīstīdams viņu sirds ar ticību. Ja tu tici tam, ko Dievs ir teicis, tavs sirds tiek šķīstīta, ja tu izsūdzi savus grēkus. Un ja es atzīstos, man nav iemesli neticēt šai piedošanai, kuru Dievs, kurš nekad nemelo, ir apsolījis. Un vēl vairāk viņš ir licis to ierakstīt savu vārda grāmatā, Bībelē. Ja es atzīstu savu grēcīgumu, un neviens nav taisns šajā pasaulē, nav taisnu cilvēku, lai kādi arī nebūtu svētie nosaukt un pielūgti un saukti viņu par taisniem, nepastāv taisnu cilvēku, jo ja mēs uzskatām cilvēku par taisnu, tad mēs Dievu darām par meli. Un meli ir tie, kas cilvēkus padara par svētiem. Neviens nav taisns. Ja mēs atzīstam savu grēcīgumu un izsūdzam Jēzum Kristum savus grēkus, ticībā saņemam viņu piedošanu, tad mēs esam šķīstīti. Tādēļ, kad Kristus manu grēcīgumu apmaina pret savu svētumu. Viņš mani padara šķīstu caur Golgātas krustu. Un tad, kad es esmu šķīsties, kad es esmu izsūdzējis, kad es esmu atdevis Kristum savus grēkus, man ticībā ir jāsaņem šī piedošana. Un tad visbiežāk nāk apsūdzētājs. Mēs zinām viņa vārdu, kas ir apsūdzētājs. Un tad mēs dzirdēsim, bet tu taču biji, tu tomēr to izdarīji. Nu jā, tu Dievam pateici, vai tu domā, ka viņš tevi piedevis? Apsūdzētājs, kurš vispirms Dievu grib darīt par meli,
un arī mūs iegrūst atpakaļ nešķīstībā. Tad, ja tu dzirdi šo apsūdzētāju, ja tu esi izsūdzējis, ja tu esi atdevis Dievam savu vainu, savus grēkus, savus pārkāpumus, tad ar šo savu apsūdzību, savu atzīšanos, tev ir jāiet vēlreiz pie glābēja un jāsaka: Kungs, man nāk apsūdzētājs, es taču atdevu, es izsūdzēju, es gribu ticībā saņemt un es ticībā saņemu no tevis. Un Jēzus tev atgādinās. Viņš sacīs: tu atdevi man savu grēku, un tādēļ es ļāvu sevi kopā ar tavu grēku pienaglot pie krusta, un tas tur arī ir nomiris. Grēkam nav augšām celšanās, viņš paliek pie krusta. Šķīstīšanās darbs ir pabeigts, ja mēs savus pārkāpumus un grēkus atdodam Jēzum Kristum. Un tad mēs varam mirdzēt, ne tāpēc, ka mēs esam tādi tīri, bet Kristus upura dēļ. Viņa žēlstības, viņa krusta nāves un viņa augšām celšanās dēļ. Un šis tēmas virsraksts ir mirdzēt pasaulē. Bet es gribētu atgādināt, lai mēs atceramies kaut ko ļoti svarīgu, ka to, kas mirdz, to vienmēr pamana. To vienmēr pamana. To vienmēr pamana cilvēki, to pamana tumsas spēki, bet to pamana arī Dieva eņģeļi. Vieni to pamana, lai nodzēstu šo mirdzumu, lai aizklātu, lai viņš nemirdzētu. Un otri, lai steigtos palīgā tad, kad šis mirdzums sāk bālēt. Pie kuriem mēs ļausim mūsu mirdzumu nodzēst vai notīrīt. Ja mēs atļausim Dieva svētajam garam sevi pārbaudīt, sevi šķīstīt, mēs mirdzēsim šajā pasaulē atstarojot viņa gaismu. Un tādēļ tik svarīgi ir pastāvīgi un atkal tuvoties svētajam Dievam, ļaujot viņam iemājot mūsu sirdīs un katru brīdi dzīvot tā, lai šo svētumu mūsu sirdīs nenoslēpētu pasaules iznīcību nesošie putekļi, kas grib noslāpēt, apklāt, lai nemirdz tik ļoti. Vēstulē Efeziešiem Pāvils saka: neapbēdiniet Dievu svēto garu, jo ar to jūs esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Neapbēdiniet viņu ar savām izvēlēm, ar savu rīcību. Un tad, ja jūs to neapbēdināsiet, jūs mirdzēsiet šajā pasaulē un līksmosieties lielajā adventa noslēguma dienā. Ne tajā, kas beigsies šeit tagad ar 4. sveci un Ziemassvētku eglīti, bet tad, kad lielais visas pasaules gaidīšanas laiks. Tas advents, par kuru raksta jaunā derība, uz kuru visa radība ilgodamās gaida. Tas advents, kad Dieva bērni parādīsies savā mirdzumā un godībā, Kristus varenībā un viņa spēkā, kad Kristus nāks šajā pasaulē, lai ņemtu savējos pie sevis. Tad jūs līksmosieties šī lielā adventa noslēguma dienā. Šīs pasaules netīrības izdzēšanas dienā. Mīļie, Dieva vārds mūs šodien aicina mirdzēt šai pasaulē. Un mēs tikko izgājām cauri tiem visiem soļiem, kas ir vajadzīgs. Vispirms mums ir jātuvojās Kristum, bet, lai tuvotos, mums ir jālasa viņa vārds, jānāk lūkšanā, un tad ir jātuvojās. Un tad, kad mēs tuvojamies, viņš runā caur savu vārdu, viņš piepilda mūsu sirdis, viņš atklāja mūsu pārkāpumus, kurus mēs drīkstam nolikt pie viņa krusta. Un viņš viņus izdzēš. Lai tas kungs mūs svētī un palīdz, ka šajā adventa laikā mēs ne tikai būtu piepildīti ar to spožumu, ko mēs redzam ar savām fiziskajām acīm, bet tiektos pēc tā spožuma, kas mūs iemirdzinās, tad, ja Kristus gars mūs piepildīs. Lai Dievs mums palīdz katram. Amen.